Sveiciens sestdienā. Šobrīd, kad ierakstu video sestdienas pēcpusdienā aiz loga mākoņi, vējš lēns, gandrīz vai bezvējš, vasarīgs silts un itin nekas neliecina par to, ka pēc aptuveni diennakts vismaz daļā valsts laikapstākļi būs sevišķi dinamiski vietām pat bīstami. Tad šajā video izklāstīšu aktuālo situāciju, prognozes par spēcīgo ciklonu, potenciālo risku uz spēcīgo vētru, plūdiem un to teritoriālo izplatību, kā arī riska reģionus. Tātad sāksim ar faktisko situāciju šobrīd, kad ierakstu video sestdienas pēcpusdienā virs centrāla Eiropas un Beneluksu valstīm novietota pagaidām neaktīva frontālā sistēma, kuras vienā segmentā šodienas laikā sāksies deformācijas zonas veidošanās. Šajā satelīta attēlā varat redzēt pašreizējo frontālo sistēmu, kas izskatās kā vienkārši līnija veida mākoņu masa bez jebkādiem īpašiem elementiem, bet tas ir sākums mūsu ciklonam, kas mūs sasniegs tātad rītdienas laikā un it sevišķi naktī uz pirmdienu. Un tad jau šovakar un naktī uz svētdienu virs centrāla Eiropas visai mākoņu masai turpināt virzīties uz ziemeļaustrumiem, tajā sāksies deformācijas zonas veidošanās, jeb respektīvi sistēma iegūs viļņveida struktūru, tādējādi pārējot ciklona attīstības otrajā fāzē, izveidosies pazemināta spiediena apgabals, un tad svētdien, jeb respektīvi rīt pazemināta spiediena apgabals lēnām sāks virzīties uz Lietuvu, šķērsos Lietuvu, Latvijā debesis sāks apmākties, sāksies nokrišņi, lietus, kas sākotnēji vēl būs neliels, bet dienas laikā kļūs arvien spēcīgāks. Un tad jau ap 6:00 vakarā šis ciklons sāks strauji pastiprināties un pāraugs ciklonā. Un Vācijas meteordienas šai mākoņu masai, kas pagaidām vēl nav nekas cits kā mākoņu masa, ir devis vārdu Kirstija. Un tad Kirstija rīt pēcpusdienā vakarā un naktī uz pirmdienu pāraugs spēcīgā ciklonā. Un tad skatoties aktuālās prognozes, kuras es uzsveru, vēl pamainīsies, tāpēc pilnīgi akmenī cirsts nekas vēl nav. Šie ir aktuālie scenāriji un ticamākie scenāriji uz doto brīdi, jeb respektīvi sestdienas pēcpusdienu, ja kaut kas spēcīgi izmainīsies, par to es došu ziņu savos sociālajos tīklos. Bet tātad, kā jau minēju, tuvākās diennakts laikā, it īpaši nākamajā naktī, tātad naktī uz svētdienu, šai mākoņu masai turpinot virzieties uz ziemeļaustrumiem, sāks veidoties pazemināta spiediena ieplaka, tā virs Polijas lēnām sāks iegūt savas aprises, taču spēcīgākā un aktīvākā pazemināta spiediena ieplakas attīstīšanās fāze un pāraugšana ciklonā sāksies svētdienas vakarā virs Lietuvas ziemeļaustrumiem, Sēlijas zemgales austrumiem, kad ciklona centrs jau būs uzvirzies virs Latvijas, un tad naktī uz pirmdienu ciklona centrālajā daļā atmosfēras spiediens nedaudz mazāk kā 12 stundu laikā pazemināsies par aptuveni 15–17 hektopaskāliem, jeb respektīvi no 1500 līdz 990 hektopaskāliem. Un apvienojumā tam, ka ciklons strauji pastiprināsies, norisināsies arī tā sauktā ciklona okludēšanās, jeb augstā atmosfēras fronte panāks silto fronti, kā rezultātā ciklons pats par sevi vēl arī palēlināsies, noankurosies, kļūs maskustīgs, un tieši šī ciklona maskustīgā daba izraisīs lielāko daļu no postošiem laikapstākļiem. Bet vēlreiz jāuzsver, postoši, jeb ekstremāli laikapstākļi neskars pilnīgi visu valsts teritoriju. Un ne ciklona centrālajā daļā ir gaidāmas tās ekstremālākās parādības, tieši ciklona dienvidrietumu sektorā būs izveidojies cieši izobāriskais gradiens ar ļoti stiprām vējbrāzmām un arī tieši šajā sektorā, rietumu sektorā, kas būs izvietojies virs Rīgas līča, Rīgas, valsts centrālās daļas, tātad Zemgales, Vidzemes rietumiem, kā arī Sēlijas. Tieši šajā reģionā gaidāmi visekstremālākie laikapstākļi. Un tad pārējot jau uz vēja brāzmām, pieminot šo ciklonu izobārisko gradientu, jo ciešāks ir šis bāriskais gradients, jo spēcīgāks ir vēja brāzmas, respektīvi, jo lielākas ir atmosfēras spiediena izmaiņas no punkta A līdz punktam B, ja respektīvi, jo ciešākas tās ir, jo lielāka dinamika ir. Un tad šeit tie paši 3 skaitliskie modeļi, un tad pirmā vēja brāzma pastiprināšanās sāksies svētdienas pēcpusdienā un vakarā, kad rietumu un centrālās rajonos, jeb respektīvi Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē vēja brāzmas jau pastiprināsies un sasniegs ātrumu 15 līdz 19 metri sekundē, kas gan vēl nebūs nekas sevišķi jūtams, vienkārši būs jūtams, ka vējš kļūst spēcīgāks, bet tad vēlāk svētdienas vakarā un naktī uz pirmdienu sāksies pirmā vēja brāzma pastiprināšanās tieši Rīgas līcī un Rīgas līča dienvidu daļā, tostarp Rīgas
Rīgas ziemeļos un Daugavgrīvā, kad vēja ātrums tur sasniegs 23–25 metrus sekundē, bet visstraujākā vēja ātruma pastiprināšanās sāksies tieši pirmdienas rītā, laika posmā no 4 līdz 9 no rīta, kad visā piekrastes zonā, gan Baltijas jūras piekrastē, gan Rīgas līča piekrastē, vēja brāzmas sasniegs ātrumu 27–29 metru sekundē, bet Rīgas līča dienvidos, tātad iepriekš jau minētajā Jūrmalas, Rīgas Daugavgrīvas pusē, vēja brāzmas varētu pat pārsniegt 30 metru sekundē, pēc aktuālām prognozēm pat tuvu 32 metriem sekundē, un tā jau patiešām ir ļoti spēcīga vētra, tuvu orkānu spēka vēja brāzmām. Un tad pāris stundas vēlāk ciklonam lēnām sākot bīdīties uz dienvidrietumiem, dienvidaustrumiem, jeb respektīvi šai spēcīgāko vēja brāzmu zonai turpinot virzīties tālāk uz dienvidu austrumiem, arī attālākos novados no Līča, tostarp Zemgalē, Sēlijā un Vidzemes rietumos vēja brāzma sasniegs 22–26 metri sekundē, un tā kā koki ir pilni ar lapām, šāds vējš jau nesīs diezgan plašas postījumus, gan nolaužot koku zarus, gan arī izgāžot atsevišķus kokus ar visām saknēm, jo pat neskatoties uz to, cik daudz ir salapojuši koki, iekšzemes novados tālu no Līča vai jūras 25 metri sekundē jau tiek uzskatīts par visai spēcīgu vētru, un neatkarīgi no tā, cik daudz ir salapojuši koki. Un tad ziemeļrietumu ziemeļvēja dēļ arī celsies ūdens līmenis un aplūdīs Rīgas līča pludmales, un par to tad jau nākamais stāsts, jeb respektīvi nākamā bīstamība, šajā kartē prognozētais viļņu augstums un virziens pirmdienas rītā, un varat redzēt, ka Rīgas līcī viļņu augstums līdz pat 5–6 metriem, kas ir, ļoti augsti viļņi. Turklāt visas ūdens masas virzīsies uz Rīgas līča dienvidu pusi, tātad jau iepriekš minētajā reģionā, un uz joslā no Ragaciema, Kauguriem, Jūrmalas, Daugavgrīvas, Lilastes, Salkrastiem līdz pat Zvejniekciemam, tātad šajā joslā Rīgas līča dienvidu austrumu piekrastē gaidām pludmales zonu aplūšana, vējas plūdu ietekmē, pirmkārt ļoti augsti viļņi, un viss šīs ūdens masas turpinās virzīties tālāk, un visticamāk jau sasniegs arī kāpu zonu, ņemot vērā, cik ilgstoši un stiprs būs ziemeļrietumu ziemeļpuses vējš, tāpēc vēlams nedoties uz piekrastes zonām, tad, kad būs visspēcīgākais vējš, it īpaši svētdien, naktī uz pirmdienu un pirmdienas rītā un vispār pirmdienas dienas laikā, lai gan skati var būt iespējīgi ar ļoti lieliem viļņiem un bangojošu līci vai jūru, to tiešām ieteicams labāk nedarīt, jo situācija var būt visai bīstama. Tāpat arī var tikt pabojāta pludmales infrastruktūra, gan ļoti stipras vētras, gan vējas plūdu ietekmē. Bet vēl viens, teiksim tā, papildus drauds, kas draud, ir ūdens līmeņa celšanās upēs. Ne tikai Rīgas līča piekrastē, bet arī upēs, jo ziemeļrietumu ziemeļu vēja dēļ, tā kā tas būs ļoti stiprs, ūdens masas no tādām upēm kā Lielupe, Daugava nevarēs ieplūst iekšā Rīgas līcī, līdz ar to ūdens līmenis celsies, pie tam būs vēl arī stipri nokrišņi, par ko minējuši nedaudz vēlāk. Un tad šajā scenārijā, šajā prognozē ūdens līmeņa prognoze Daugavā pie Andreja ostas, bet situācija līdzīga būs arī citās centrālo daļu upēs. Un tātad ūdens līmeņa kāpums ideja par 30–60 centimetriem, ekstrēmākajos scenārijos pat vairāk nekā metru. Bet jāņem vērā, ka situācija krasi atšķirsies atkarībā no ciklona trajektorijas, kas vēl nedaudz pamainīsies, vēja ātruma, vēja virziena, to, cik konstants būs šis ziemeļrietumu puses vējš un cik spēcīgs tas būs kā arī nokrišņu daudzuma. Un šai situācijai būs jāsako līdz operatīvā režīmā, bet jārēķinās ar to, kad it sevišķi mazākās upes noteikti var iziet no krastiem, tāpat arī gaidāma palieņu aplūšana. Un to ērti var darīt, respektīvi situācijai sakot līdzi var Latvijas Vides geoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģiskās operatīvās un prognožu informācijas sadaļā. Visas saites uz avotiem būs pieejamas šeit YouTube video aprakstā. Bet tātad vēl viens būtisks, ja nevis būtiskākais drauds no ciklona būs nokrišņi, kuru šajā gadījumā būs sevišķi daudz. Ciklons sevī saturēs ar mitrumu ļoti, es pat teiktu, ārkārtīgi piesātinātu gaisu, un uz atmosfēras frontes veidosies plaša, ļoti intensīva nokrišņu zona. Turklāt, kā es minēju, ciklonam okludējoties, tas paliks mazkustīgs, faktiski noankurosies virs valsts austrumu daļas ar ciklonu centru virs valsts austrumu daļas, un līdz ar to arī šī nokrišņu
zona būs diezgan stacionāra, bet šeit jāņem vērā divas lietas. Ciklona centrālā daļa un visspēcīgākā nokrišņu zona, tostarp vējbrāzmu zonu, jo, lai arī ciklona centrālā daļa atradīsies virs Latgales ziemeļiem, Vidzemes austrumu daļas, tomēr visspēcīgākie nokrišņi, tostarp arī visspēcīgākās vējbrāzmas būs novērojams valsts centrālajā daļā. Tā kā Vidzemes galējos austrumos un Latgales austrumos, ja respektīvi galējos austrumu rajonos, tā visa dinamika varētu pat nebūt tik liela, tāpat kā Kurzemē. Un tad šeit arī tie paši 3 modeļi ar nokrišņu daudzumu scenārijiem, un varat redzēt, ka visi modeļi ir vienprātīgi un pozicionē diezgan ekstrēmu nokrišņu zonu joslā virs Rīgas līča, Vidzemes rietumiem, Jūrmalas, Rīgas, valsts centrālās daļas, tad Jāgavas, Dobeles, Bauskas apkārtni, tāpat arī Zemgales austrumiem un Sēlijas, kur šajā reģionā nokrišņu daudzums laika posmā no svētdienas pēcpusdienas līdz pirmdienas vakaram var sasniegt pat 70–120 mm, bet vietām, kur izveidosies kāds negaisa mākonis, ko modeļi jaunākajos scenārijos pieļauj ar īpaši spēcīgām lietusgāzēm, nokrišņu daudzums var pat pārsniegt 150 mm. Tātad paņemam 70, 120, 150 mm, bet salīdzinājumam visa jūlija mēneša nokrišņu daudzuma norma vidēji ir 75 mm. Tā kā ar augstu varbūtību šajā reģionā, tātad virs Rīgas līča, Vidzemes rietumiem, Rīgas apkārtnē, Zemgalē un Sēlijā nokrišņu daudzums diennakts laikā var sasniegt visa jūlija mēneša nokrišņu normu, vietām pat 2-kārtīgu mēnešu normu. Un tātad jārēķinās ar to, ka tik daudz nokrišņu tik īsā laikā izraisīs zemāko vietu aplūšanu, pilsētās aplūdušu ceļu dēļ var būt apgrūtināta satiksme, tāpat arī iespējama akvaplanēšana, tiks izskaloti grants ceļi, tie vienkārši pārvērtīsies dubļainā masā, līdz ar to par tiem būs neiespējami pārvietoties, tāpat arī aplūdīs zemākās vietas un no krastiem izies mazākās upes. Taču arī lielākajās upēs, kā Lielupē un Daugavā, būs novērojama ūdens līmeņa celšanās un palieņu aplūšana. Bet tātad vēlreiz par nokrišņiem. Nokrišņi sāksies svētdien, tātad rīt jau ap pusdienu laiku šī plašā nokrišņu zona sāks aptvert valsti. Sākotnēji stiprākie nokrišņi Kurzemē un valsts centrālajos rajonos, bet pret vakarpusi spēcīgāk līs tieši centrālajos rajonos, centrālajos un austrumu rajonos, un stiprie nokrišņi turpināsies arī naktī. Naktī tie īslaicīgi pabīdīsies tālāk uz austrumu rajoniem, bet uz rīta pusi un jau rīta stundās spēcīgākie nokrišņi atkal būs virs valsts centrālās un austrumu daļas. Līdz ar to var teikt, ka tieši šie centrālā rajona Rīgas apkārtne saņems vislielāko nokrišņu daudzumu, un stiprais lietus turpināsies arī pirmdienas rītā. Tiem, kam ir jādodas uz darbu, ir jāierēķina, ka ceļā būs noteikti jāpavada ilgāks laiks, jo ceļi vienkārši pludos tik lielu nokrišņu daudzumu dēļ. Tik tālu par aktuālajām prognozēm, bet vēl noslēgumā ļoti svarīga informācija, kur sekot līdz aktuālajai situācijai, prognozēm un brīdinājumiem. Vispirms, vissvarīgākais, kas jums faktiski ir jāatcerās, brīdinājumi, jo tie faktiski ietvers tādā pārskatāmā veidā to teritoriālo izplatību, kur tad būs gaidāmi šie visspēcīgākie nokrišņi un vēji. Tātad mājaslapā brīdinājumi.meteo.lv mūsu Latvijas Vides geoloģijas meteoroloģijas centrs būs izplatījis operatīvos brīdinājumus gan par lietu, gan par vēju, gan par ūdens līmeni, sniegs ieteikumus un rekomendācijas, kā arī izklāstīs bīstamību. Un kartē būs redzama tātad šī teritoriālā izplatība, kur tad būs jāgatavojas tieši šiem visintensīvākajām laika parādībām, it īpaši uzsvaru liekot uz lielo nokrišņu daudzumu un vēja ātrumu. Otkārt, sekojiet līdzi arī sociālo tīklu profilos. Ja jums nav neviena sociālā tīkla, vēlams tos ieinstalēt vismaz vai nu Facebook vai Twitter, jeb X, kur arī sekojiet līdzi gan Latvijas Vides geoloģijas un meteoroloģijas centra, gan glābšanas dienestu profiliem, jo tur informācija tiks nodota pat vēl nedaudz operatīvāk. Tāpat arī manos sociālo tīklu kontos varat sekot līdzi, jo es gan pārpublicēšu oficiālos resursus, gan arī sniegšu savu komentāru. Tāpat varat arī pievienoties manam Telegram kanālam. Saiti uz manu Telegram kanālu ir pieejama aprakstā, kur citi novērotāji vairākās Latvijas vietās sniegs novērojumus no savas puses. Jūs varat dalīties arī saviem novērojumiem. Tādējādi mēs daudz labāk varēsim izsekot, kur tad visbīstamākie laikapstākļi ir Latvijā vēl operatīvākā režīmā un reāli redzēt to, kas tad notiek valstī. Un rīt no rīta manā YouTube kanālā sāksies tiešraide, kas turpināsies līdz pat pirmdienas vakaram, kurā arī sekošu līdzi operatīvā režīmā ciklona trajektorijai, nokrišņu daudzumam un tiem riskiem, kas tad Latvijā pastāvēs.
Šajā brīdī no manis tas arī viss. Turpinam sekot līdz situācijai, sekosim līdz prognozēm. Novēlu, cik nu mierīgu var šo vakaru. Gatavojamies, nesatraucamies, sekojam līdz prognozēm un, ja vajag, rīkojamies. Visu labu!